Marija Akmens un turpinot www.krustēls.com tradīciju, es vēlos piedāvāt jums dažādas karstas izklaides nedēļas nogalē. Šonedēļ sākam atpūsties jau otrdien, 8. maijā, arēnā Rīga, Krievijas rokgrupa Aquarium sniegs koncertu. Šogad grupa plāno sniegt līdz pat 40 koncertiem par godu savai 40 gadu jubilejai. Viens no tiem būs Rīgā. Piektdien, 11. maijā, 7. Lielajā ģildē ar krievu klasikas skaņdarbiem izskanēs Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra sezonas noslēguma koncerts. Kad tu pēdējo reizi bijusi tik klasisku koncertu? Ja neatceries, Romeo un Džulītas skaņas tev neliks vilties. Un kas zina, varbūt tevi sagaida kāds pārsteigums, varbūt es tev starpbrīdī piemēkšu ar aci. Piektdien 5. pēcpusdienā vēl viens pasākums – Ziedotājs svētki 2012. Svētku organizētāji mums visiem liks aizdomāties par tēmu Nākotne ir tagad, ar domām nākotnē, ar darbiem tagadnē. Ko var darīt, lai jau tagad pievērstos zaļākam dzīvesveidam? Un ko es varu darīt, lai ar tevi satiktos Dedaļrātā? Pēc tam mēs ar tevi varētu doties uz pirmo brīvības filmu festivālu, kurā tiks demonstrētas visas pasaulē uzņemtās filmas par politisko brīvību. Šī festivāla mērķis ir informēt sabiedrību par politisko brīvību. Šis festivāls notiks 12. maijā kinoteātrī Splendid Palace un būt informētam par politisko sabiedrību ir svarīgi katram pilsonim. Tu plāno piedalīties Rīgas maratonā? Es domāju noskriet 10 km trasi. Un, lai to izdarītu, mums būtu jātiekās pie Rīgas zoo 13. maijā, 10:00, lai iesildītos. Kaut godīgi pateikšu, es nevarētu teikt, ka man arī tagad.